Šodien esmu sagatavojis pavisam savādāku video, nekā parasti tas ir. Tad šodien būs 2 instruktoru challenge. Šie abi instruktori drīzumā sāks strādāt Bavā. Abi mācīs uz manuālās pārnesuma kārbes, tātad Artūrs un Reinis. Un esam izdomājuši uztaisīt tādu video, kad 15 minūtes sākumā viens dzenās otru, un pēc 15 minūtēm atkal mēs mainīsimies, un tad otrs dzenās atkal otru. Un mērķis tātad, protams, ir panākt to, lai otrs kļūdās, un paskatīsimies, cik tad beigās katram sanāks, ja būs tādas vispār kļūdas, un kuram tad beigās izdosies labāk nobraukt. Tā, nu labi, davai tad ņem monētiņu. Ģērbons. Tev ir, jā? Ģērbons? Loģiski. Tad, ja ģērbons, tad tu sāc. Tas vienā, jā. Nē, tu sāc. Labi, ja ģērbons, tad es sāku, ja cipars tu sāc. Jā. Ja cipars, tad viņš sāk? Es sāku. Jā. Ok, bet tu ko sāc, braukt vai te komandas? Blakus pēc idejas. Es blakus, jā. Jā. Davai, nē, tas. Davai, tad es uzņemšu chronometru, 15 minūtes katrs brauks. Un mērķis ir izgāzt otru. Izklausās elementāri. Nebūs, es domāju, tik vienkārši nebūs. Bet skaitam pilnīgi visu. Skaitam ātrumu, ātrumu pat +7 davai skaitam. Nē, davai virs +5 skaitam. Labi? Ātrumu skaitam virs +5, bet sanāk, kad braucam līdz pieļauj pirmo kļūdu. Jā. Vai Tu mainās, jā? Sanāk, teorētiski... Pirmo rupju. Nē, jebkuru. Līdz pirmo kļūdu norāda. Un tas arī vinnēs, kurš ilgāk noturēsies. Labi. Ja abi nobrauks bez kļūdām, tad mašas izdomāšu teorētiski kaut kādu jautājumu varbūt. Jā? Pagam, es uzņemšu laiku. Tā. Viss var go. Brauc par šo pus ārā, vai var kreisi nogriezt. Spoguļus mēs neskaitam. Līdz ar slāpšanu skaitam, ja nevaru sanāk. Gan jau. Jā, pa kreisi. Nu, krač jebkuru kļūdu. Jā. Nepārtrauktā ir kas. Iepriekš tā teorētiski būtu maltāši. Ja pa kreisi? Jā, tāpēc, ka Iespējams. Jā. Pirmo piedodu. Labi, šo neskatām. Krustojumā pa kreisim, bet ātrums un mēs beidzam. Mēs tikko sākām video. Es redzēju, bija 40-30 zonā. Es atlaidu pa gāzi, bet viņš aizgāja. Labi, tas bija varmums. Nereāli ātri izskatīt. Labi, davai. Tas bija varmums. Labi, davai tiešām. Brauc pa Šoreiz kreisi. tas bija tā kā testiņš. Jā. Sākam vēlreiz, ja? Jā. Protams, tās ir pagrēs. Tik ātri es negaidīju. Es piesprādzēju. Bet šitas jau otrais arī 3.7 jau bija. Jā. Es jau atlaidu gāzi. Nu jā, bet tu krīt ārā visu laiku. 3 lietas labas lietas. Vai tā jāsiņās? Viss nerunāja, man vairāk. Skaitās, kā noslēpšana? Nē, tu jau apstājies. Es man liekas, stop starts iedarbojos. Aprīlī esam sagatavojuši vēl nebijušu akciju. Piesakoties 1. aprīļa nedēļā, teorijas kurs tev izmaksās tikai 1 eiro un dāvanā tu saņemsi 4 mēnešus Bava abonentu. Piesakoties 2. nedēļā, teorijas kurs tev izmaksās 2 eiro un dāvanā saņemsi 3 mēnešus Bava abonentu. 3. nedēļā teorijas kurs tev izmaksās 3 eiro
un saņemsi 2 mēnešus BAV abonentu. Un 4. nedēļā, ja ilgi domāsi, teorijas kurs tev izmaksās 4 eiro un saņemsi 1 mēnešu BAV abonentu. Lai pieteiktos un izmantot akcijas piedāvājumu, doties uz bavautoskola.lv. Rēcīgi, vienkārši pašās pirmās. Es zināju, ka tā būs. Tad varbūt mainam vienkārši tos noteikumus uz to, ka vienkārši cik te kurš kļūdas pieļaus. Jā, tas vienkārši viņas, nezinu, kaut kā pierakstīja, tā beigās. Atzīmē, ka viņam ir 2 ātrumi. Tas bija vārums, viņš to neatzīmēja. Vai atzīmējam arī? Nē, tad mēs tad atzīmējam vienkārši, kad braucam tās 15 minūtes. Kurš beigās mazāk mums pieļaus. Nedalīsim viņas kā tur upjas vai kā, bet vienkārši pēc skaita, lai būtu. Tad tev ir 2. Krustojumā pa labi? Tu izskatās spidometrā. Krustojumā pa labiem. Jā. 36. Skaitās? Jā, visi otrā. Nē, 3. Trešajam kļūdu. Baigi, nereāli jūtīgi viņi ir. Knapi piespiež gāzīt, viņi jau uzreiz. Jā, mācās. Tad labāk tur ir tieši radni to ātrumu. Tāpat vairāk spidometrs jāskatās uz ceļa. Rēcīgi. Brauksim Kaunis virzienā. Lēnākais tavs brauciens ceļā būs, jā. Čits, jā. Braucot ārās pastījās. Nē. Skatījās tās acīs. Nebija. Kanārā varēs atvērt, tagad jau saka viss. Man liekas, ka nebija. Es tieši skatījos, tu ieņēmi joslu un tieši pirms pašas izbraukšanas skatījos. Krustojumā pa labi? Daudz, pārāk daudz. 4+5. Krustojumā pa kreisi. Krustojumā pa kreisi. Skaidrs, ka es to jājums dzirdēšu. Brīnos visiem, ka tā ir ātri. Man liekas, tā ir tāda
teiksim, es brauktu savējā, tad pirmkārt nav tik jūtīgi. Tātad cik 3 litri bija? Nē, 2 litrīgs. Krustojumā pa kreisi. Ļoti labi, palaid gājēji. Es viņu sarunājos, ja, ka viņi cenāks. Tieši pirms zīmes beigām. Bet labs piemērs tāds, vai nekā gājies ar iegāst? Jā. Ļoti labs. Nu, šī ir iespējas neizmantošana. Viņš ļoti laicīgi rādīja, ka labo pagriezienu bija brīvs ceļš. Iespējas arī. 8 vienos. Reiz tas mēs palicis. Nav augsts? Nē, uz tam. Ir ok. Desmit. Mazāk buši. 4 kruči palika. Iegriez teritorijā pa labi un izpildi perpendikulāro parkošanos, jebkurā tev izvēlētā vietā. Šis jau tāds sākumā manevrs, pēc tam pagrieziens. Manevrs ieskaitīts. Tas ir Ir. Kā izstās? Mājas, ka ir ok. Pēc līnijām tik bija? Jā, tāpēc arī es arī skatījos. Kurš nav, ja viņš fačē, tad nav. Nu, viss tās normāli? Nu, varbūt varbūt spogulis iekļaujās. Knapi. Otrā pusē? Otrā ir daudz. Kaut vai vienā pusē spogulis būs uz līnijas. Nē, man izrāja vispār, kā otrā pusē izstās.
Otrā ir normāli, tā ir daudz. Re, kur līnija. Kur tā ir līnija. Vajag striķi vienkārši. Vai ne? Ar atsvaru. Skaitam? Jā, labi, tad braucam pa Tā kreisā. ir jāmāk. Kreisi braucam ārā, jā? Jā, pa kreisi braucam. Tā, kas mums laiku tagad atlika? Pie bildēšanas 2 minūtes klātnāk. 2 minūtes, kad šim palika. Krustojumā pa labi. Mēs pēdējais 40 sekundes. Jā, apgriežamies braukšanai pretējā virzienā. Ja pirmās iespējas. Ceļa posmā, jā. Visiņš parkingā. Jā, un tad noparkojamies brīvā vietā. Pēdējā brīdī pamanīja ķieģeli. Nu, es zinu, ka tur ir. Jā, izskatījās, ka jau uzņēma ātrumu. Tak, muļķības. To parkošanās ir grūti, tāpēc, ka pierasti saka, ar kupēju braukt ir. Ar ko pierasts? Ar kupēju braukt. Savādāk ir. Viņa arī bišķiņ platāk ir. Kamera ir, nē, kupē. Nē. Nav tik grūti kupēju. Cik kūdis man bija? Nu, bija 5 ātrumi. Okay. Tad bija iespējas neizmantošana. Un stāvvietā, tad, kad tu meklēji to vietu, tu sākumā jau sāki griezt tur, pēc tam rādīja pagriezienu. Tur bija baigi šauri. Tur vispār bija nezinu, kā tas jāizdara. Nē, nu, bet tādā ziņā, ka sākumā skatiens, jā. To vienu, to. Okay. Bet tad sanāk, cik 5 ātrumi? 5 ātrumi un iespējas neizmantošana. Iespējas neizmantošu 6. Nu viss, tagad tev ir iespēja atspēkot. Mēs pa Ziepniekalnu vai uz Āgenskalnu man vedīsi? Katru iespēju. Kaut kā Kā tu tev gribi? darīšu. Vienalga, kaut kur tepat varētu. Varam tepat arī īstenībā sākt. Labi. Jā, brauksim ārā uz turienu to pusi. Viss tāds vajadzētu. Nevajadzēs prādzēties. Es jau tikko, Būtu izgāzies es pirmajā sekundē. paskatījos tikko sarkanajām, tā ka šoreiz nebūtu. Paskatījies, jā? Jā, es paskatījos, vai nav sarkanās lampiņas, un bija tikai stelbrins. Aizmugurē nav piesprādzējies. Nepīkst. Nepīkst, nē, vienkārši sarkans deg. Varbūt viņš uztver, ka tu sēdi. Kijāši tajā te apkopē teica, ka tas ir normāli. Ok. Es nesaprotu, kāpēc ir uztaisīts tā normāli, ka tur ir kaut kas sarkans zem. Brauksim krustām un kreisi. Pasties vai tramvajs sanāk? Protams. Redzēs video, kā Ronalds saka. Caur brillēm, jā. Nē, bija. Galva arī bija Nereklēmā izteikta. kreisi. Bet zin kā sarunājam, ka tad tā, ja tu ar brillēm brauc, tad tā esi ļoti izteikti tos skaties. Jā, viens uztaisīja. Tu jau saka, kamerā redzēs. Es domāju tādā ziņā, ka Jā. turpmāk tagad braucot, tad Jā, var. Ja, tad jā, nevar redzēt, ka tev acis skatās. Brauksim krustām pa labi, nereklējumā.
gribēju teikt, man liekas, ka mēs lidājam. Tas savādāk vienkārši laksēri liekas. Ir. Tas motors nereāli rūt. Otriem ir vieglāk, jo kurā gadījumā. Pirmie. Savā ziņā var būt, jā. Monēta. Baigi daudz ātrumu Jā. liekas. Un pie tam, Ja tā nebūtu ātrums, tad viņam būtu, kas bija tā vēl viena kļūda? Iespēja neizmantošana. Es redzēju, koki bija priekšā, tu sēdēji tālāk. Jā. Jo viņš tiešām ļoti laicīgi to pagriezienu rādīja un bija brīvs. Ne, bet, zin kā, muļķīgi tev sanāca, ka tu tajā Zaķu salā, Lucavas salā, 3 reizes vienā zonā. To mēs norakstam uz Kia Ceed. Zinu, šo joslu. Kāda pa labiem? Jā. Tas arī neskaidās kā maldināšana. Pēc pa labi? Es neredzēju, jā. Sorry, vainojam. Šis cilvēks nesaprot labi, ka viņi dzīvo, brauka apdzīvotajā zonā, bet trotuāriem arī ir braukt. Jā. Šitā arī sarunāt. Es arī dzanīju viņiem. Viss 3 galvas un reiz pakaļ spalā. Gandrīz 5 minūtes. Brauksim kreisi. Brauksim trārā. Nākamajā. Tā stratēģija, lai vien galva sagriežās, bet salas kļūda. Tas vēl brauksim pa labi. Apgriežamies ceļa posmā. Tur kā paveicās. Citreiz ir ātri, citreiz ne. 7 minūtes pagājušas.
topājums saviem dzīvojumā zonas, to skatās. Šitā vietā vajag visiem no galvas zināt, tie, kas mācās. Nu jā, pie pašcilsnes. Kursanti vispār tāpat, kad iekšā ir grābījumi. Uz labo rokas, ticamāk. Labo, Ātrumu kaut kāda daļa ir uz ātrumu arī, bet mazāk. tā kā es uz ātrumu. Nu, šādi tad kāds gājās. Nu, lielākā daļa tāds, kāds tev bija gājās, es to iekristu. Jā. Jā, viņš ļoti bija ļoti labs. Brauksim ārā tur. Viens vienos tev. Kurš tā nebrauksim pa labi? Pasties spogulī aizmugurē no mašīnas. Tomēr bremzēšana nebija strauja. Te bija atbilstoša. Kurā gadījumā jāapstās? Jā, nu te jau, ja kāds tur pa mazu distanci pie šādas bremzēšanas, nu, nevajadzētu Tas braukt vainīgs, pār aizliedzošiem dzeltņiem. Viņš tā diezgan laicīgi pārslēdzās. Bet aizmugurē vispār jūt to vairāk visas tās lietas skrototies. Vajag jūt. Ātrumu ļoti jūt, jo tev ir pa lielu. Nu, tieši apļos mazos. Nu jā. Reāli vienkārši laik valku uz labo pusi. Tad es domāju, kā tev bija, tik tu brauc man līdz, ka man tā kursantus laik raustījās nodarbībā. Jā, Nu, tad, nu, bija tā, ka brīžiem gribējās izkāpt. jā, tad tiešām vairāk jūt, un tu vairāk par to mašīnu mētā. Josta labi tur. Nu jā, bet tāpat es jūtu nav forši. Brauksim pa Ulmiņu gati un lejā uz apli. Cik viņam ir laiks? Tā arī būs aptuveni. 12 minūtes tik pagājuši. Cik mums bija kopā? 15. 15. Jums būtu diezgan līdzīgi, ja nebūtu ātri. Pagriezienu vajadzēja parādīt. Tā būtu maldināšana, ko šūpus es būtu braucis. Pēc tev kurā gadījumā jārāt pagriezienu? Nē, tā ir maldināšana. Ja slēgtu, tad varētu slēgt. To īso? Īsu pirms tā. Nu, pavisam Prasījās tāds īsais, jā. apelēšu, ka tā būtu maldināšana. Jūs Labos nebaust? tāpat pie sarkanās. Tad es aiziešu Nu tad jā, kustību, tad tad jā. Tā nav 50 vispār. Vēl nav? Tagad ir? Pirmā kļūda to. Tā ir 50 Nu, tā. uzreiz. Šī ir pirmā. Redz, ka padomāju nebūs, jā. Mēs nebrauksim aplī virzienā Jelgava, brauksim vienkārši Rīgas plazas stāvvietā. Tur ir, man liekas, mums tas laiks tieši būs. Laiks ir palicis 1 minūte un 10 sekundes. Nu tā arī būs, jā. Uz parkošanās tieši laiks šeit? Jā, Ko? nu beigās jā, lai ieparkojās. Vai mēs arī varam te, vai tā nē? Var arī tā? Nu tad braucam te ārā, var paspēt.
Nē, nu šeit, bija tāda pat stāvačka. nu šitais jau ir ļoti vēla komanda. Es braucu tādā vidē. Nu jā, bet Es kurā? domāju, Senukai brauc par ko. Senukai, ok. Jā, jo tā jau... Jā, sapratu. Bet, teiksim, tā zīme, kas ir molā stāvētā, tā 10, mēs cik viņam vārā. Jā. Jā. Arī cik muļķīgi viņi neliktos. Tad izvēlies vienalga, kuru vietu. Paldies. Šeit tā švakāk ar vietām. Paši labi nostājies pa divām savā elementā. Jā. Šito ganas nesam. Labi, tu jau nezini tikpat labi, viņš blakus stāvēja tā, ka viņš nevarēja savārāk Es nolikties. neliktu tādā vietā, tad mašīnu. Nu arī, jā. Tāpēc, ka es zinu, ka tas aizbrauks un tā es palikšu šitāds tā. Pagaidi. Jau uz rokas bremzes. Nu, Instruktors taisa bīstamas. Bīstamas kustības. Manevrs vēl nebija pabeigts. cik bija tās? 2 minūtes. Tas nav, bet 2 minūtes. 2 minūtes, jā. Es nelabējāšu to labējāt. Nu ko, nu, kāds beigās overall sanāk? Tev bija cik 2 kļūdas vai 1? Nu ātrums pa vēlu sanāks, tas sāku bremzēt. Tas pagrieziens tāds Nu, viņš, sketchy, jā, tā kā tāds- prasītos. Nu, bija katrā ziņā labāk man. Apus taču, protams, būtu kļūda. Nu Labi, jā, bet pēdējā tik vēl, tika paziņos. Tik, Jā, jā. bet vispār viņi to varētu skaitīt pa kļūdu, jo kursantam ko vajadzētu darīt? Braukt pa labu. Uztaisīt apli. Uztaisīt apli. Jā, tad Jā. braukt pa apli un pēc tam braukt. Lai cilvēki, nu tev Mhm. ātrums. Kruču mēs neviens nenolikām eksāmenu. Īstenībā, jā. Tiešām, ja Tas ir labs sākums. Toču nenoliec, jo tev Mhm. ir daudz savsēt. Bet nu, mēs, lai skatītāji saprot, mēs no 5 plus 5 sākām skaitīt, no plus 6 kļūdu. Jā, tad no tā. Un jā, īstenībā tiešām, neviens no mums nebūtu nolicis. 15 minūtes. Protams. Nu tā, es biju domājis īstenībā, kad būs daudz grūtāk jums dabūt vienam otram kļūdu. Bet beigās tu tā lieki, jā, uz to tur iekrit. Nu, es norakstu Es visus. nevarēju izdomāt, es biju gatavs, skatījos, vai kaut kur būs precīzi 50 zīme, un tad nedaudz vēlāk jāsāk bremzēt. Es visu norakstu uz Kia Ceed. Nu, labi, Viņš nu, nežēlīgi tā jūtīgs. Būs jāuztais challenge, kad mans sensīts būs apakaļ. Ka viņš šos mašābas padzināt. Tad arī pēc tā vairāk, jā, protams. Tas būs interesanti. Labi, jā, viss, tad beidzam.